Kad dāma atstāja mājās skapī savus džinsus un uzvelk lepnu vakarkleitu, diez vai viņai gribēsies apsēsties uz trotuāra malas un graust saulespuķu sēklas. Kad tu iekāpsi šādā elegantā automobīlī, arī tev vairs negribās būt ielas huļigānam, tev gribās būt izsmalcinātam dendijam. Kas tad tas ir? Jaunais Peugeot 2008. Te patiešām gribās zemu paklanīties un noņemt cepuri dizaina grupas priekšā, jo viņam ir izdevies izveidot šķietami klasisku ikdienas crossoveru, kurš atšķirās no daudziem citiem un izskatās, nezinu, sportisks, bet tai pašā laikā elegants. Jebkurā gadījumā tas ir mazliet savādāks. Un tāpēc mums viņš patīk. Ja zakt, tad miljonu, ja precē, tad karalieni, un ja Peugeot 2005, tad GT, tā kā tas ir šobrīd mums. Lai gan, protams, ir pieejams arī citas aprīkojuma komplektācijas. Droši vien, ka jums varētu interesēt, cik tad vajadzēs sakrāt naudas, lai pie šāda auto tiktu. Patiesībā Peugeot 2008 ir pieejams no 21 600 eiro līdz pat 43 000 ar asti, ja tas ir elektriskajā izpildījumā. Tas nepārsteidz. Savukārt iekšdedzes dzinēju versijās, tur varētu būt kaut kur līdz 33, 34, bet visu nosaka aprīkojums, dzinējs, jauda. Aiz šīs sētas rūtas motori, tur trasē sacenšās dažādi spēkrati, un ar šo lauvēnu tā vien gribās viņiem piebiedroties. Visticamāk pat varētu kādu brīdi noturēties līdzi, lai gan šeit zem motoru pārsega ir tikai 1,2 litru motors. Un ko tad mēs no tā varam iegūt? 131 zirga spēku jaudu, ir arī 110, bet šī ir nopietnākā versija. Vēl mēs varam iegūt degvielas patēriņu, ko ražotājs ir noteicis 5,9 litrus uz nobrauktiem 100 km. Mēs nobraucām 3 dienas ar vidējo degvielas patēriņu 5,5. Samelojāties gan, vai ne? Ko te vēl piebilst? Protams, ka šeit ir dažādi braukšanas režīmi, šeit ir iespēja gan braukt ātri, gan ne tik. Jā, protams, tas nav sporta automobīls. Līdz 100 šis lauvēns ieskrienās 9,1 sekundē, un maksimālais ātrums ir 201 km/h. Arī 2008. ir tapis šā brīža modernajā Peugeot dizaina valodā. Viss te ir tā, ka uzreiz ir skaidrs. Protams, tas ir Peugeot. Gan no aizmuguris, gan no priekšas. Ko mēs lauvai dibenu pusē skatīsimies? Paskatīsimies labāk zobu rajonā. Ja atceraties, tad agrāk šeit bija viens abās pusēs tāds ilknis. Tas patiešām bija lauvas ilknis. Tagad šeit jau tās ir veselas 3 strīpiņas katrā pusē. Un tie ir lauvas nagi. Tas nozīmē, ka klāt nenāc tik un tā, es būšu stiprāks par tevi. Viss ir ieturēts skaisti, eleganti un, protams, ka jau visiem Peugeot modeļiem ir jaunais logotips. Tieši tā kā šis. Par krāsu domājiet paši. Kas jums labāk tīk? Man šis pelēkais šķiet jo vairāk elegants. Neliels, jauks, kompakts pilsētas crossovers, lai gan ar to droši sirdi var izbraukt arī ārpus pilsētas un doties kaut vai tālā ceļojumā. Ja nav daudz mantu un daudz pasažieru, tad ļoti ērti. Salons arī, protams, ir tipiskā Peugeot stilā. Iegaranais mērinstrumentu panelis, jeb spidometrs un viss, kas tur ar to ir saistīts. Bakstāmais ekrāniņš, podziņas, ar pirkstu pārslēdzamais ātruma kloķis, un materiāli patiešām visi ir ļoti simpātiski, klusi, es teiktu, cik tas iespējams mīksti. Labs automobīls par, manuprāt, diezgan adekvātu cenu. Jums braukt. Un es būtu priecīgs, ja, protams, arvien vairāk ielās parādītos šādi jauki, skaisti un droši, jo moderni automobīļi. Un pirms teikt,
ka jā, tas man der vai tas man neder, kā vienmēr es varu aicināt tikai doties pie tuvējā Peugeot pārdevēja un izmēģināt, jo tad radīsies pilna pārliecība un skaidrība.